2016. gada 4. aprīlī Ventspilī gaisa temperatūra ir +16. Tas nozīmē, ka pavasaris ir pavisam tuvu klāt, un tas nozīmē ne tikai to, ka basketbolā ir sācies basketbola pavasaris, bet ir sācies arī Ventspils skolās basketvīrus. Un šodien mēs atrodamies šeit, pie Ventspils 6. vidusskolas, kur pagājušajā gadā kļuva par šī turnīra uzvarētājiem. Andrej, tu izskaties šodien tāds smaidīgs. Man liekas, ka tev ir forša diena. Viss kārtībā, jā. Esmu patīkami pārsteigts. Es domāju, būs bišķi trakāk. Tieši kas trakāk? Vīri uz laukuma, bet ir viss kārtībā. Nu, tu tikai esi pozitīvi pārsteigts? Jā, protams. Ir ļoti labi. Es domāju, Vilijs jau teica, ka mums ir kauss ir mūsējais. Nu, jā, viņš pieredzējis spēlētājs, viņš zina, ko runā. Kā puiši tev uzņēma šodien kopā ar Viliju? Viss kārtībā, atsaucīgi darīja visu, ko mēs likām, un izskatās, ka viss pašlaik ir kārtībā. Nu tad, kā es saprotu, tad prognozes ir, ka finālā tiksieties jūs un kura skola? 5. vidusskola. Sandi, tu mācies 7. klasē, es saprotu, ka tu pirmo gadu šodien piedalies. Es pagājušajā gadā arī spēlēju, bet mazāk nekā citi. Saki, tas tāpēc, ka tu jau spēlē basketbolu? Jā, tā kā varēja tikai 2 spēlēt, un tad tur iznāca tā, ka bija vairāk, un tad tur pamainīja vienkārši cilvēku. Tev pagājušajā gadā patika? Jā, diezgan, jā. Kā šogad izskatās komanda labāka, stiprāka kā pagājušo gadu, vai tomēr ir kaut kas mainījies? Es nezinu, grūti pateikt, it kā ir jauni pienākuši klāt, un ir arī tādi, kas pagājušajā gadā spēlē. Jā. Vai izdosies atkārtot pagājušā gada sasniegumu? Iespējams, jā. Saki, kurš vairāk komunicē, Andrejs Gražulis vai Vilijs Dīns? Gražulis, jā. Vai Vilijs, kas skaidro, jūs visi saprotat, ko viņš jums stāsta vai māca? Pašlaik viņš tik daudz neko nemāca, bet gan jau, kad spēlēs vairāk kaut ko teiks. Vai tu un tavi draugi gaidījāt šo pasākumu? Es domāju, jā, es pierunāju arī klases biedrus, lai viņi nāk spēlēt, jo tomēr jau vairāk tas ir domāts tādiem, kas nespēlē basketbolu. Arto, es jau iepazinies ar savu jauno komandu? Iepazīstamies vēl. Darbojamies tagad, skatāmies, kas ir ko darījis, kas nav ko darījis, bet izskatās, ka visi puiši saprot, kas ir basketbols, un es domāju, ka būs viegli ar viņiem strādāt. Vai jau esi uzmetis aci, kādi jau redz līderi šeit? Noteikti tie ir čaļi, kuri trenējās basketbolā. Pēc pirmā treniņa varbūt nepateiksim uzreiz, bet nākamos treniņos mēs jau redzēsim, kurš būs tas līderis. Pagājušajā gadā bija šī komanda vicečempioni, kā būs šogad? Būs šogad jābūt čempioniem, nav variantu. Skolotāji ir sācies pavasaris un atkal ir basketvīrus klāt. Sakiet, lūdzu, kā jums patīk šis projekts? Man ļoti patīk šis projekts, jo beidzot ir tāda lieta, ka var uzspēlēt basketbolu tie bērni, kas dienā netiek nekur spēlēt. Sakiet, lūdzu, vai nav tomēr tā, ka mums ir tas ierobežojums, ka drīkst spēlēt tieši tikai tie, kuri nenodarbojas ar basketbolu? Ko saka tie, kuri spēlē basketbolu, vai nav mazliet apvainojušies? Es domāju, ka viņi noteikti nav apvainojušies, tāpēc, ka viņiem ir tik liels slodzes treniņos, kad viņi labprāt palīdzēs mūsu komandai, jo drīkst spēlēt 2 spēlētāji, bet tomēr priekšroka ir jādod arī tiem bērniem, kas ļoti vēlas, bet nenodarbojas tik nopietni ar basketbolu. Vai skolēni gaida šo pasākumu? Īstenībā baigi gaida, jo Bezēņa jau prasīja, kad būs un kurš mums galvenais vadīs treniņus, tā kā bērni ļoti apmierināti. Un sakiet, lūdzu, pagājušajā gadā Karsē meitenes bija čempions jūsu skolā. Vai meitenes arī gaidīja šo pasākumu un vai viņas jau gatavojās jau pirms tam? Ar meitenēm bija tā ļoti sarežģīta īstenībā šogad, jā, tāpēc, kad ļoti baidījās, šīs meitenes nav tik drošas dejotājas, bet es piesolīju visiem pa 10 sportā, tā kā visi piekrita ar lielāko prieku. Es stāvu starp pagājušā gada basketvīrus Karsē grupu čempionēm. Sakiet, lūdzu, meitenes, kā tad gatavojaties šogad? Mēs mēģināsim vairāk trikus, jaunus, iespaidīgākus, arī jauns
soļus, kas varētu patikt gan žūrijai, kas būs šogad, un arī pašiem zēniem un citiem skatītājiem. Kā patīk jaunās treneris Diana un Sabīne? Vajag pašās.